Seši tailis. Ir saprotams? Nē, nevis. Nu tātad atveriet dienas grāmatas, ierakstīsim, kas uzdot mājās. Tātad jums jāsameklē 2-3 anekdotas, kas šķiet interesantas. Viena jānoraksta, viena jāizstāsta klases biedriem. Ierakstiet lūdzu precīzi. Mani sauc Ilze Ručēvska, man 12 gadi, es mācos Savukrastu vidusskolā un uz biblioteku es nāku, tāpēc, ka šeit ir ļoti daudz interesantu grāmatu, var uzzināt datorā daudz informācijas, var pie reizes arī iet un izmācīties. Un vispār es Savukrastu biblioteku ne pret vienu citu biblioteku nemainītu. Teiksim, stunda nenotiek, tad ir biblioteka pilna ar skolēniem dažādu vecumu. Un tad reizēm ir tā, ka no skolas zvana skolotāji, vienkārši pārbauda, kur tie bērni palikuši. Mēs sakam, šeit ir, jā. Tev sanāca. Uzpietīzē. Sanāca? Un sākums. Sākums pašu. Un tagad atkal ieej. Nesanāca. A, tev nesanāca? Tev nav? Mums tātad literatūrā uzdevā atrast anekdotus un viņus uzrakstīt. Es domāju, ka es meklēšu internetā tieši, un vai nu izdrukāšu, vai arī pati uzrakstīšu, to es redzēšu, kā es darīšu. Es meklēšu tādu, kas ir par dzīvniekiem. Man patīk tur vienmēr daudzos anekdotās ir zaķītis un lācis, un tieši tie man patīk. Arī tādu es meklēšu, kas ir interesanti un par dzīvniekiem. Nē, tik garu es neņemšu. Šito mēs varētu paņemt. Es gribētu mājās datoru, jā. Nevis spēlēm tieši, bet skolē man vajag. Man skolā ir informātika, tur man īpaši labi neveicās, bet tieši tāpēc arī datoru gribētu. Vēl viens zvēri. Tikai laikam nebūs labi zvēri. Tik grūti ir atrast anekdotus. Kāpēc? Visas ir rupjas, vai te cilvēki tikai rupjas var izdomāt? Es atradu vēl pēdējo anekdoti. Es pabeidzu visus 3 uzrakstīt, tagad tikai apskatās. Man nevajag vēl kaut ko no interneta. Tā kā mums stacionāra datora nav tāda vairumā, jāteiksim, lai nodrošinātu visus lietotājus, cilvēki vienkārši pie tā nāk un skatās, kad ir bezvada internets. Atnāk viens, pēc kāda laiciņa jau tā kā mutiskā informācija vajadzēja tālāk. Un ar vienu, it sevišķi vasarā, kad mums vienkārši lasītās, visi galdi ir aizņemti ar šiem portatīviem datoriem. Mēs strādājam no 10 līdz 16, es nāku uz darbu, arī vakar ierados 9 jau darbā, un jau pie durvīm ir automašīna, kurā jau cilvēks strādā. Viņš jau nav jāgaida 10, bet 9 viņš jau ir izdarījis viss, kas ir nepieciešams. Ar datoru attiecības man ir tādas, ka es pie viņa pieeju, tad es kādu stundiņu pasēžu un ilgāk arī tur nepalieku. Labāk man kā dators patīk grāmatas. Kad es izaugšu liela, es vēlētos kļūt vai nu par dizaineru vai arī par literatūras skolotāju. Un cits man nemaz tādas intereses nav, par ko es gribētu kļūt.